que ver si remata una más. Meksika deva pasaulē Čavesu, bet aizmirsi pastāstīt par vīru, kurš nekad nezaudēja. Ricardo Finito Lopes 16 gadus palika neuzvarēts. Two looping right hands to the left hook and down he goes! Ricardo Lopes. Viņš dzimis 1966. gada 25. jūlijā Cuernavakā, Morelosā, Meksikā. Viņš kļuva par profesionālu 1985. gadā kā pusaudzis, kurš iesaistījās sportā bez pompas, bez reklāmas un bez izceļiem. Puisis no Meksikas, kurš smagi mācījās, ko prasa profesionālais boks. Finito jau sākotnēji bija īpašs. Kamēr viņa vienaudži tikai apguva boksa pamatus un bija neveikli, Lopes cīnījās kā skolotājs, kas vada nodarbību. Leņķi, distance, laika izjūta un kustība viņam jau bija pamati, un tie jau bija bīstami. Pirmie gadi nebija spoži. Ricardo Lopes bija minimālā svara boksers, 105 mārciņas, kurš sacentās divīzijā, kurai lielākā daļa nejaušo līdzjutēju nesekoja, un kurai lielākā daļa promotoru tikpat kā nepievērs uzmanību. Viņu tas neinteresēja, viņš valdīja. Viņa pirmā profesionālā cīņa bija pret Rogelio Hernandesu. Pārbaudījums jau pašā sākumā, pusaudzim, kurš tikko bija ienācis sportā. Lopes to pārvarēja, pēc tam pārvarēja nākamo un nākamo, uzvara pēc uzvaras pēc uzvaras. Kad beidzās 1980. gadi, Lopes bija sakrājis 26 uzvaras pēc kārtas, 26 cīņas, 26 pretiniekus un nevienu zaudējumu. Neviens viņu nebija atšifrējis, bet tie bija tikai pamati. Un Lopes cēla kaut ko negaidīt. 1990. gadā pasaule bija tuvu atklāt, ko Lopes bija radījis. Ar 26 uzvarām bez zaudējumiem, Lopes ieguva iespēju cīnīties par pasaules čempionu titulu pret Japāni Hideyuki Ohashi, par pasaules boksa padomes minimālā svara čempiona titulu. Šis bija gaidītais brīdis. Pirmajos 3 raundos Lopes darīja to, ko vienmēr dara. Lasīja, aprēķināja, izlika slazdu. 体を振ってという指示がたくさん飛んでいます。はい。そういった話を前からしていたんですが、先ほどうかつにですね、足で抑えないといけないですね。そうですね。はい。Ceturtajā raundā viņš ar spēcīgu labo sitienu pirmo reizi nogāza Ohashi. 左アッパー突き上げられてるんですね。はい。話は。Ohashi piecēlās pēc tiesneša skaitīšanas, bet kaitējums jau bija nodarīts, un Lopes to zināja. 5. raundā viņš izdarīja spēcīgu labo āķi, otro reizi nogāžot Ohashi. Čempions piecēlās pēc skaitīšanas, mēģinot izdzīvot, bet Lopes to neļāva. Viņš izdarīja postošu kreiso āķi, kas Ohashi lika šūpoties pret virvēm, un tiesnesis izglāba čempionu no turpmākiem sitieniem. 相手にペースを与えちゃったんですよ。ですからもう少し。またしてもダウンだ、大橋。左、チャンピオンバンドダウン。左を出したチャンピオンですが、ロペスのパンチ。ダメですね、これ。苦しい足に来ています。なんとか立ち上がろうとする大橋。カウントが進む。 Taču izcīnīt titulu ir viena lieta, to aizstāvēt, tas veido mantojumu, un tas, kas notika pēc tam. Viens no dominējošākajiem boksa valdīšanas periodiem. Pirmā titula aizstāvēšana. Pasaules boksa padomes minimālā svara čempionāts Shizokā, Japānā. Viņam tikko piešķīra jostu, kad sāka parādīties izaicinātāji. Japānis Kimio Hirano bija pirmais rindā un cīnījās dzimtenē skatītāja priekšā, kuri ticēja viņu uzvarai. 7 raundus Hirano mēģināja visu, bet Lopes no sākuma kontrolēja cīņu un metodiski viņu salauza. Y bueno, pues después hubo un problema ver peleadores que usan. Pronto ya Ricardo López le mostró un par de ellas, izquierda y derecha o derechazos largos. Mínima antiguamente era la de peso mosca, después ya bueno, un peleador completo de a más y a más en cuanto a estroficios causados por los golpes. 8. raundā Lopes ar spēcīgu sitienu kombināciju nogāza pārsteigto Hirano uz ringa grīdas.
Tiesnesim šoreiz jau pietika redzēt. Cabeza, Chirito López con una puntería casi letal, terrible descarga y se derrumba. Finalmente Quiño Finano hecho pedazos. Koreja sūtīja savu karotāju, kurš izrādījās diezgan grūts pretinieks. Koreja nosūtīja Kjung-Džūnu Lī ar uzdevumu cīnīties savā dzimtenē Seulā. Publikas priekšā, kas bija gatava kronēt jaunu čempionu, tas nebija nekāds parasts pretinieks. Lī bija apņēmīgs, izturīgs un pietiekami bīstams, lai izturētu visus 12 raundus pret Lopesu. 브레이트 선수인데 지금 양상이 바뀌게 됐어요. 네. 자, 레프트 훅. 예. 그러니까 로페스 선수의 주먹이 나올 때를 노려야 될 것 같네요. 리카르도 로페스. 정리를 해야 됩니다. 여기서 계속 쫓아 들어가는 것만 최선의 방법이 아니에요. 써 있습니다. 레프트 퍼더볼은 지금 이경현 발을 허용하지 않았습니까? 네. 이경현 선수요. 올려치게 그대로 관중들 모두 이경현 선수 일방적인 응원. 네, 그 선수요. 왼쪽 눈에 상처가 좀 있죠? 피가 흐르고 있지 않습니다. 이런 것의 반복이다. 자, 레프트. Un tā arī notika. 12 raundu laikā Lī spied uz Lopesu, liekot viņam strādāt smagāk nekā Hirano, taču neatkarīgi no tā, ko Lī meta pretī, Lopesam vienmēr bija atbilde. Viņš visus raundus kontrolēja tempu, distanci un cīņu. 리카르도 로페스와 도전자 이경현 선수. 손이 내려오지 않습니까? 네네. 이경현 들어갈 때 좀 움직여달라 이런 말씀 아닙니까? 완투 뻗어봅니다. 네네, 달리들 팀이 없을 정도로 네. 손님들이 많이 오셨죠. 좌석과 좌석 사이에 복도가 있죠. 피하고는 잘 때는 이경현. 이경현 선수 이 상황에서 Kad atskanēja pēdējais zvans, par rezultātu nebija nekādu šaubu. 예. 일방적인 로페즈의 판정승이었죠. Lopes uzvarēja vienbalsīgi, josta palika Meksikā. Lopes tad uzsāka neapturamu uzvaru sēriju, nokautējot visus pretiniekus, kas viņam stājās ceļā, un viņa bilanci sasniedza 35 uzvaras bez zaudējumiem. Habrá que ver si remata una más y ha besado el cuadrilátero. Un pretinieki joprojām nāca. Šoreiz Menijs Melčors, bijušais Starptautiskās boksa federācijas čempions no Filipīnām, kurš tur jau bija bijis un labi zināja, kas vajadzīgs pasaules titulu cīņā. Pirmajos raundos Lopes pacietīgi un aprēķinoši soli pa solim izjauca Melčoru. Knocked himself off balance and spied Lopez. That was his last fight, but again, as you see, to enjoy it for only a single night, then was defeated in his first. By Lopez. See, that time Lopez, he looped the right hand over and then he... This will be a very good fight if these guys ever got together. Lopez. I believe Manny Melchior will come out. 5. rauns. Precīza kombinācija pirmoreiz nogāza Melčoru. Melčors piecēlās un 11 raundus izturēja visus Lopes sitienus, atsakoties padoties. Lunging with a left hook of his own. You know, there's so much ebb and flow in this. Taču 11. raundā Lopes pielika punktu visam ar paraugu džebu. Tad ar tīru labās rokas sitienu kombināciju 2. minūtē Melčors pēdējo reizi nokrita ringā. East. 11. titula aizstāvēšana, 36 uzvaras, vēl nav zaudējumu. Lopes bija Julio Cēzara Čavesa un Frenkija Rendala otrās cīņas vakara kartē. Čaves bija tas vārds, kas tajā naktī bija uz afišas, bet Lopes gribēja pieteikt sevi. Gvardija ieradās jauns, izsalcis un nepārspēts, ar 21 uzvaru un nevienu zaudējumu. Taču Lopes viņu pārspēja raundu pēc raunda, izmantojot labo roku, lai pretotos Kreili stājai, kontrolējot katru apmaiņu ar precīzu kāju darbu un pastāvīgu džebu. 契約結んだんですね。はいはい。今後です。この調チャンピオン、やはり戦いづらいのか、またワンツーです。ロペスがだんだんリズミカルになってきて、多分右フックテンプレ返すんですね、顎か。またカウンター。テリー。出にくいんでしょうね。1ラウンドからの流れ見ると Lopes to nekad nepieļāva, un Gvardija 12 raundu laikā tā arī neatrada savu ritmu.
Rezultātu kartītes bija 119, 109, 117, 110 un 117, 110. 10ポイント差が1人と7ポイント差が2人ですね。はいチャンピオンリカルド・ロペス10度目の防衛に成功です Čempions Lopes atkal triumfēja, sagraujot visus pretiniekus un pagarinot neuzvarēto sēriju līdz 47 uzvarām bez zaudējumiem. Casi letal, terrible descarga y se... Habrá que ver si remata una más y ha besado el cuadrilátero. Vīrietis, kurš vēroja no attāluma, jau bija gatavs. Šoreiz viņš nebija nācis zaudēt. 1998. gadā Lopes atkārtot aizstāvēja savu titulu. Viņam bija 32 gadi un nevainojams rekords – 47 profesionālas cīņas, 47 uzvaras. Šī bija svarīgākā cīņa Lopesa karjerā – apvienošanas cīņa viņa valstī. Pasaules boksa padomes un Pasaules boksa asociācijas minimālā svara tituli uz spēles pilnā Mehiko stadionā, kas gatavs vēsturiskam notikumam. Neviens nebija gatavs notikušajam. No paša sākuma abi bokseri bija nikni un apņēmības pilni. しましたため、この統一戦メキシカンリカルド・ロペス一方のアルバレスも 67% です大歓声を送り始めています WBA、WBC 世界ソロ級の王座統一戦 Otrajā raundā Alvares ar spēcīgu labo sitienu nogāza Lopesu. Vienīgais knockdowns viņa karjerā. Pirmo reizi 47 cīņās Ricardo Lopes skatījās uz gaismām. 立ち上がりからアルバレスがプレッシャーをかけます。右は Lopes piecēlās un turpināja cīņu. 7 raundus abi čempioni aizvadīja vienā no intensīvākajām minimālā svara cīņām. Nejauša galvu sadursme radīja nopietnu brūci Lopes labajā uzacī, liekot ringa ārstam iejaukties. 相手は WBA のチャンピオンロセンド・アルバレスなんとそのロセンド・アルバレス戦前の予想に反しました。おっどうしたバッティングですか。バッティングですね。バッティングがありました。いやジムひどいんですねこれ。切りました。切りましたか。 Tūlīt pārgāja pie punktu kartēm. 67, 64 par Lopesu, 68, 63 par Alvaresu, 66, 66 neizšķirts. Cīņa beidzās ar dalītu tehnisko neizšķirtu. Abi saglabāja jostas un nezaudēto rekordu. Lopes karjerā vienīgo reizi tika nogāsts uz dēļiem. Mīts bija sagrauts, Alvares to zināja. Bija jānotiek revanšam. 3 mēnešus vēlāk Lopes viņu atkal ātri izved ringā, jo lielie čempioni necieš neatrisinātas lietas. Revanšs plānots kā apvienošanās cīņa. Pirms pirmā sitiena Alvares jau ieradās ar 1,5 kilogramu virs svara limita, tādēļ viņam atņēma dubultās universālās boksa asociācijas titulu. Lopes varēja aiziet, bet nolēma cīnīties, zinot, ka uzvar dos viņam Pasaules boksa asociācijas vakanto jostu. Divpadsmit raundus tā bija īsta kauja. Alvares ieradās spēcīgs un agresīvs, pastāvīgi izdarot spiedienu un padarot cīņu nepatīkamu. Lopes atbildēja ar asām kombinācijām un izcilu kāju darbu, cenšoties noturēt cīņu sev izdevīgā distancē. Alvaresa sitieni bija precīzi un spēcīgi, radot griezumus abās acīs un degunā. Asins tecēja pār Lopes seju. Mazāk apņēmīgs čempions padotos, bet Lopes kļuva vēl agresīvāks un pabeidza cīņu spēcīgāk. Rezultātu kartītes. 116, 112, 116, 114 Lopesam, 113, 115 Alvaresam.
Lopes uzvar ar dalītu tiesnešu lēmumu, iegūstot 2 jostas. Alvaras viņu bija nogāzis, atvērs galvu, novedis līdz pašai robežai, bet ar to nepietika. 48 uzvaras, 1 neizšķirts bez zaudējumiem. Pēc gandrīz 10 gadiem kā minimālā svara čempions, Lopes bija paveicis visu šajā divīzijā un aizstāvējis titulu biežāk nekā vairums citu čempionu visā savā karjerā. Viņš bija apvienojis jostas, bija atriebis savu sīvāko zaudējumu, tāpēc pārgāja uz minimušu svara divīziju. Tagad viņam pretī stājās spēcīgāki pretinieki. Grigsbijs, Starptautiskās boksa federācijas minimušu svara čempions, titulu negrasījās atdot bez cīņas. 12 raundi bija kā šaha partija. Abi vīri viens otru pētīja, iztaustīja un pretuzbruka. Pēc pēdējā zvana abi bokseri bija asiņaini un ar griezumiem, bet Lopes visu cīņu kontrolēja. Es un hombre rápido, se mueve bien, tiene sentido. Preparado, vemos muy bien, aunque claro, no tiene que confiarse para nada Grigsby en su duelo despiadado, para nada, ha notado muy bien. En este 5º episodio. Esa puede ser una baza que juegue a favor del campeón, de Grigsby. Hacer lo que tiene que hacer, sujetarle. Claro. Buen boxeador, pero nos creemos por azteca, Ricardo el Finito, pero no nos cansamos porque se lo merece. Es un gran campeón, pero creo que ha perdido por muchísimos puntos. 5 puntos no son la media diferencia. Visi 3 tiesneši vienbalsīgi atzina Lopes uzvaru, piešķirot viņam 2. pasaules čempionu titulu 2. svara kategorijā. 49 uzvaras, 1 neizšķirts, bez zaudējumiem. Kritiķi apgalvoja, ka svara kategorijas maiņa viņu atmaskos. Lopes izcīnīja jostu jau pirmajā mēģinājumā, pieveica vēl vienu pretinieku un pagarināja uzvaru sēriju līdz 49. Tomēr viens rekords izcēlās pār citiem. Lopes bija vienas cīņas attālumā no pārspēšanas. Lopes ringā devās ar 49 uzvarām bez zaudējumiem un 1 neizšķirtu. Visi apzinājās, ka uz spēles bija kas vairāk par jostu. Vēl viena uzvara, un viņš pārspēta Rocky Marciano rekordu – 49 uzvaras bez zaudējumiem. Sorboropins, bijušais minimālā svara čempions, labi pazina Lopes, taču apturēt viņu ir pavisam kas cits. Lopes jau sākumā bija nežēlīgs, precīzs un neatlaidīgs, izdarot 58 sitienus, bet Sorboropins atbildēja tikai ar 7. Nebija kur paslēpties, nebija izejas. He himself said yesterday, I've got to find a way. That would be some accomplishment. Sometimes it really is about trying to stay away from the fight. Waropin's making it easy for Lopez because he's standing outside. And when you're fighting a guy like that, you got to make it From Waropin all the way across the ring, and he's got his hands up in the classic fighting position. Trešajā raundā Lopes uzbruka vēl spēcīgāk, ar smagākiem sitieniem iedzina Sorboropinu stūrī pie virvēm un sarīkoja nežēlīgu sitienu sēriju. Tiesnesis iejaucās, izglābjot Sorboropinu no sitieniem. all over and they're off balance, they can't do it again. And the right staggers Waropin backward as Lopez in perfect position exercises leverage. Waropin has been susceptible to the knockout since moving up in weight, and Lopez looks like... I think Waropin, who originally was a kickboxer, needs to do some kicking, otherwise he's out of here. And he's out of here now. 50 uzvaras, neviena zaudējuma un 1 neizšķirts. Rocky Marciano rekords jau bija kļūs par vēsturi. Lopes ne tikai aizstāvēja jostu, bet arī uz visiem laikiem ierakstīja savu vārdu rekordu grāmatās. Petelo ieradās kā izaicinātājs, bet Lopes nevilcinājās. 2. raundā viņš nogāza Petelo uz ringa grīdas, cīņu pārņemot jau sākumā un vairs neatdodot. Nekad. Good fighter, he can't well, and as soon as he doesn't start to get beaten, who's been the underdog in many a fights. Oh! Good nail with a left hook! 7 raundus Lopes bija īsts meistars ar izcilu precizitāti un galvas kustību. Viņš izjauca Petelo, līdz nebija ko izjaukt. You get him drunk and then mug him. Ricardo Lopez, rather hard.
Well, he's hanging in there, so he's ready. Ricardo lands another big shot, he'll go. 8. raundā Lopes kļuva mežonīgs, un viņu divreiz skāra postošs sitiens ar labo roku, kam sakoja 2 graujoši kreisie āķi, kas pilnībā atņēma Petelo kājām spēku. Viņš lēnām nokrita uz grīdas, ķermenis izsmelts, tiesnesis sāk skaitīt. Good right hand by Ricardo Lopez. Very good right hand. 2 looping right hands in the left hook, and down he goes! Ar 51 uzvaru, 1 neizšķirtu, 0 zaudējumiem un 38 nokautiem viņš palika nepārspēts un neaizsniedzams. Gadu vēlāk, 2002. gada novembrī, Ricardo Finito Lopes oficiāli paziņoja par aiziešanu no sporta. Labākais meksikāņu boksers, par kuru neviens nerunā, tikko uzrakstīja perfekto noslēgumu perfektam stāstam. Tā Finito Lopes noslēdz savu stāstu pēc saviem noteikumiem ar nevainojamu rekordu un neaizskaram mantojumu.